Nu ko? Parunāsim par to, kā tad tas ir, kad mēs kopējam kaut ko. Un šajā gadījumā gribēju atbildēt uz komentāru Janai par to, kā tas ir, ak dieniņ, cik žēl, jā, nu jūs kopējat, mēs jums sekojam un jūs kopējat. Tad, kad tu vāri putru saviem bērniem, tu nekopēji recepti. Tad, kad tu māki ēst ar roku, tu nekopēji nevienu citu. Mums ir jāiemācās kopēt no sākuma. Un tikai pēc tam, ja mēs iemācīsimies šūt bikses, katrs varbūt uzšūs no cita auduma un uzšūs varbūt citu aplikāciju vai citu fasonu uztaisīs. Ja tu izgudrosi, tiešām tu būtu izgudrotājs un tu izgudrosi kaut kādu jaunu materiālu, jaunu vielu, jaunu kaut kādu atklājumu veiks, tā būs cita lieta, bet jūs visi klausaties apkārt informāciju, lai no viņas izkopētu savu viedokli ārā. Jā, mūs tiešām iedvesmo daudzi citi viedokļi. Mēs esam iedvesmojušies no tādiem cilvēkiem, kuri tiešām māk dažreiz pateikt kaut ko ļoti nokopētu no grāmatas, ielikt tev iekšā un pateikt, kur tie vārdi, un šodien viņi tevi uzrunā. Tāpēc tajā brīdī, kad mēs ejam kādā kanālā un sakam, ak dieniņ, tu arī kopē, tad, kad jūs skatāties citu kanālus, jūs arī kopējat, tad, kad jūs skatāties ziņas, jūs vienkārši darat to, ko dara pilnīgi visi. Jautājums ir, vai tu ej savā dzīves kaut kādā brīvajā plūdumā un kopē pa savām, iedvesmo cilvēkus pa savām. Tāpēc, ka mums vienmēr visiem, tad, kad mēs ejam skolās, mēs copy-paste mācības mācāmies no rīta līdz vakaram. To, ko kāds jau ir sagramojis, liek mums mutīties, un tāpat arī šeit. Kādam citreiz tiešām vajag sagramot kaut kādu domu graudu, lai mēs viņam varētu ielikt galvā un pateikt, klausies, uz šito, tu esi paskatījies caur šādu skatu punktu. Un tāpēc tieši tas mani iepriecināja šajā komentā, kad es gribu jums vērst uzmanību uz to, kad tas ir dzirdēts. Mēs nevaram izdomāt pilnīgi jaunu valodu, mēs neesam citplanētieši, mēs neesam atnākuši pastāstīt par kaut kādām lietām, kuras neeksistē. Šeit, uz zemes, eksistē visas lietas, par kurām mēs runājam. Un ir daudzas kaut kādas lietas, kuru sakarību mēs vēl gadu tūkstošiem joprojām mēģinam atklāt un saprast, kā tas strādā. Ja kāda grāmata vai kāda viedoklis palīdz aiziet uz to nākamo soli, daram. Piemēram, mums akadēmijā, ja kādu uztrauktu tas, kad tu nokopēji kādu, un kā tad tā jauna sējiņa bēdīga, tad mēs teiktu, netērē savu dzīvi citu kanālos, kur tu noķer emociju, kad, ak dieniņ, es tevī esmu vīlies. Tad vienkārši ejiet no turienes prom, vienkārši padomājiet, kas jūsos izraisa to sajūtu, ka jūs par citiem domājat, viņš tā dara. Jums nav jādomā par citiem, jums jādomā, kāpēc tevi uztrauc tas, kad es kopēju. Ja? Un tas nav nekādā veidā domāts to, ka dieniņās tas mani kaut kādā veidā aizskar. Nē, jo es to turpināšu darīt, kopēt un skatīties un lasīt grāmatas un paust jums viedokļus par to, kas ir svarīgs, lai jūs vienkārši ieraudzītu kaut kādas lietas, lai jūs veidotu labākas attiecības, lai jūs gribētu ar sevi strādāt, lai jūs gribētu būt labāki vecāki, lai jūs gribētu vienkārši piedzīvot dzīvi kā tādu, lai jūs neteiktu sev, ka tas nav priekš maniem, kad es nedrīkstu, kad es nemāku un es nekad arī neiemācīšos vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Jo cilvēki dzīvo tādā normā, kad viņiem liekas, tas ir ļoti, ļoti normāli, kad ar mani tā notiek. Bet ļoti daudz lietas nav normālas. Mēs vienkārši dēļ šiem viedokļiem skatāmies un ar savu slimo rezonanci uzskatām, ka tieši tā ir arī vislabākais. Un tāpēc tajā brīdī, kuram liekas atkal to esi nokopējis, to jau esam mēs dzirdējuši ātrāk. Tas ir tik superīgs pērlis, kad es viņu tiešām gribu nopaustot šeit. Daudzi nesaprot angliski, citi nesaprot krieviski, mēs to iepaustojam varbūt kaut kādā savādākā formātā, un cilvēkiem ir citiem brīnišķīgas atziņas, citi cepās par kaut ko, bet tas galvenais jau ir par to, kas tad tevī tur iekšā notiek, kad tev uztrauc tas, ko es daru. Tev jāuztrauc ir tas, vai tev kā cilvēkam, jebkuram, ja, vai tas dzirdētais man kaut kā rezonē. Jo, ja tu seko mums vai jebkādam citam cilvēkam,
Tas nozīmē, ka tu jau skaties copy-paste kaut ko. Pirmkārt, mēs visi esam copy-paste cilvēki, ja mēs esam radušies vienādā, var teikt, veidā, ja? Un tas ir tāds vienkārši sevis atmaskošanas veids. Mēs savā akadēmijā uzreiz ejam izstrādāt tādas lietas, lai mūsu enerģija netiktu tērēta, uzmanība būtībā, ja, tērēta uz kaut kādām ārējām lietām, lai teiktu, re, kā tas izdarīja. Ui, tas nošpikoja no manīm. Tātad, ja tu esi tik labs vai tā atziņa ir tik laba, tātad tas ir tā vērts, lai tevi kopētu. Ja kāds uzražo riteni, nav brīnums, ka tad daudzas firmas vienkārši sāk viņu ražot arī riteni, varbūt dažādiem rāmjiem, veids dažādus pētījumus un tā tālāk, bet lai cilvēks tiktu dzīvē uz priekšu. Un tas pats ir arī ar zināšanām un informāciju. Viņa visu laiku caur grāmatām vienkārši tiek atgramota kaut kādā veidā, jo mēs neizdomājam jaunu valodu, ja, ar kuru mēs tagad komunicēsim un stāstīsim pilnīgi jaunas lietas. Mēs runājam par to pašu veco. Tāpēc, jā, mēs dzīvojam visu laiku copy-paste. Mēs guļam gultās, citi guļ uz zemes, citi guļ tīklos kaut kādos, citi vēl kaut kur, ja. Citi neguļ, grib tam pretoties vai kaut kādā veidā sevi izzināt, vēl kaut kādā veidā, ja. Bet mēs darām to, kas mūsu bioloģijā ir ielikts. Un vai tā noniecināšana un meklēšana, kad reku tu izdarīji tā kā visi, arī tu esi no tās kastes, tad parādi, ja tev tas kaut kādā veidā nav patīkami, tad varbūt tas palīdzēs tev atspērties no šejienes un kļūt vēl individuālākam, radošākam cilvēkam, lai tu varētu radīt kaut kādu superīgu, lietu, kura šeit vispār nav bijusi uz šīs zemes, ja? Jo tikai tas, kādi mēs esam, kādas individualitātes mēs esam, mēs varam slēpties aiz dažādām maskām, mēs varam ar apģērbu, ar imidžu, jebko no sevīm rādīt, mēs varam rādīt, ko mēs pērkam, ko mēs daram, bet tāpatās tās mūsu galvenās vērtības paliks tas, kas mums tur ir iekšā, un viņš, lai kā mēs gribētu parādīt, kas mēs neesam, tas agri vai vēlu to vadzi pārlauzīs. Tāpēc es vienkārši gribēju pateikt, ka, lai jūs atkal vēršaties iekšā vienkārši pie sevīm, ķidājat ārā tās lietas, lai jebkura informācija, kura šeit pastāv, lai viņa neraisa jūsos to, kad klausieties no apkārt ir taču karš, bats, vardarbība ģimenēs un vispārējais, veltiet tur to uzmanību, lai pateiktu, kad rekur, kāpēc tu kopē vardarbību ģimenē, tur neviens neiet un nesaka, vai cik žēl, ka tu nokopēji tādas attiecības kā tev ar tēvu un māti, vai cik žēl, ka tu ģērbies tāpat kā 50 miljoni uz pasaules, vai cik žēl, ka tu kopē tieši to, ka tu ēd ar labo roku vai ar kreiso. Tur nav nekā, kas būtu noniecināšanas vērts. Ja? Tas ir par to, lai mēs nestu gaismu, kad mēs tik ļoti gribam no tās tumsas, bet pieņemt arī to, kad jā, mēs varam atkārtoties. Jo vairāk mēs atkārtosim, jo labāk mēs zināsim. Tāpat kā mūsu smadzenēs neironi, ja? Jo biežāk viņi brauks pa to šosei, jo labāk. Tāpēc skatāmies uz to, ko mēs paši daram. Vai mēs atkārtojam kaut kādus ieradumus mūsu dzīvē, kuri varbūt ved mūs pie neveiksmīgām attiecībām, liek dzert, pīpēt, ja? Ir daudz kaitīgākas lietas nekā kopēšana. Jo kopēšana, kā mēs savā akadēmijā sakam, iemācies no sākuma nokopēt. Ja? Iemācies nokopēt, lai tev nebūtu jābaidās, ko par tevi teiks, ko par tevi domās. Tāpēc, kad tu jau būtībā dari to pašu, ko visi pārējie. Bet tas, ka tu esi tiešām nokopējis neveiksmīgu dzīvi, neveiksmīgas attiecības, neveiksmīgu modeli, kā pelnīt naudu, un tu nemāki tikt pie tās savas apgaismības iekšējās un justies laimīgs, un tur ir jādomā, kur mēs veltam apkārtējo uzmanību, to fokusu, kad mēs nevaram atgriezties pie sevīm un pateikt, wow, super, jā, šitas pateica to pašu, ko tas, tātad kādam tas būs jādzird, kādam tas ir vajadzīgs. Man varbūt šodien tas neder, bet man ir izvēle, es varu skipot, es varu doties tālāk. Tā kā visiem superīgu dienu, kopējiet, bet vienkārši lieciet iekšā savu to dzirksteli, lieciet iekšā savas domas un vienkārši baudiet to būšanu šeit par to, kas jūs esat. Un nedomājiet to, kam ir jāatbilst. Jūs jau esat vienkārši brīnišķīgi cilvēki.